Lai labāk izprastu jauno vielu, neliels ieskats jēdzienos decimāldaļa un komats. Vārds decimāldaļa nāk no latīņu vārda decimus, kas nozīmē desmitais. Desmitdaļīgā vai decimālā sistēma ir skaitīšanas un skaitļošanas sistēma, kas balstās uz desmitiem. Tas ir viens no visbiežāk sastopamajiem skaitīšanas veidiem cilvēku kultūrā, iespējams, tāpēc, ka cilvēkiem uz rokām ir 10 pirksti. Decimālā sistēma ļauj mums attēlot daļskaitļus, izmantojot decimāldaļas. Tas tiek darīts, izmantojot komatu, kas atdala veselo daļu no daļskaitļa daļas. Piemēram, skaitlī 3,14, 3 ir veselā daļa un 0,14 ir decimāldaļa. Komats matemātikā ir veids, kā norādīt, ka mums darīšana ar daļu, nevis ar veselu skaitli. Piemēram, 0,5 ir tas pats, kas puse, bet 0,75 ir 3/4. Tas pats ir arī tad, ja mēs runājam par mazākām daļām. Piemēram, 0,25 ir ceturdaļa, 0,1 ir desmitā daļa un 0,01 ir simtdaļa. Un komata atrašanās vieta palīdz mums atšķirt šīs daļas. Jo tālāk pa labi no komata ir cipars, jo mazākas daļas mēs apspriežam. Tāpēc 0,5 ir lielāka daļa nekā 0,05. Komata lietojums decimāldaļās ļauj saprast un aprakstīt daļas, un tas ir ļoti svarīgi matemātikā un ikdienas dzīvē. Nākamajā video stāstīšu par 2 decimāldaļu reizināšanu.